lai tu varētu atpazīt kādu no šīm melodijām. Tā, ko vēl tad varētu nospēlēt, kas mums šodien nenāk prātā? Vai arī nu un vēl viena. Nu un tā tālāk. Šajā video es gribu parunāt mazliet vairāk par melodijām un par to, kāpēc būtu svarīgi mācīties melodijas. Tad viena tāda būtiska lieta, kas, manuprāt, ir tāds praktiskākais padoms, ko tur paņemt no šī video, ir mēģini mācīties pēc iespējas vairāk melodijas un no daudz dažādiem stiliem, dažādiem laikmetiem un mēģini viņus tiešām saprast. Un, kad es sāku saprast, ko es ar to domāju, es domāju ne tikai iegaumēt notis, bet saprast tīri praktiski, kā šīs visas notis savā starpā draudzējās, kas ir šis harmoniskais pamats, kas ir šī harmonija šīm melodijām apakšā, kā arī noteikti pamēģini šīs melodiskās idejas pārcelt arī citās tonalitātēs. Nu, tad es mazliet pastāstīšu par to sīkāk šajā nodarbībā un cerams, ka tas tev iedvesmos arī mācīties jaunas melodijas. Viens labs vingrinājums, ko tu vari darīt, ir vienkārši pamēģini, tāpat kā es video sākumā, paņem savu instrumentu, vai tā ir ģitāra vai kāds cits instruments, un pamēģini vienkārši paspēlēt dažādas melodijas, vienu nākamo un paskaties, cik daudzas melodijas tu kopsumā vari nospēlēt. Jo varbūt tu jau ilgi apgūsti savu instrumentu, vai tā ir ģitāra vai kāds cits instruments, un tajā pašā laikā, ja tev pajautāt, parādi kādas melodijas tu māki, tu īstenībā nemaz nemāki melodijas, vai arī māki ļoti maz melodijas. Nu, lūk. Tad tas būtiskais arguments, ko es vēlētos izklāstīt sīkāk, ir tāds, ka mūziķi, ģitāristi, pieņemsim, nereti viņi strādā ļoti daudz pie tehnikas pilnveidas, ne visi, bet tie, kas to dara, viņi nereti, ko viņi dara, pieņemsim, ja mēs esam lā mažorā, viens vingrinājums, otrs nākamais, tur sākumā iemācās gampu visu grifu nospēlēt. Pēc tam varbūt sāk spēlēt dažādas intervālus, terces, kvartas, kvintas, sekstas, dažādas diatoniskās arpēģijas, trīskaņa arpēģijas, piemēram, septikordu arpēģijas. Un tā tālāk, un tas noteikti būtu jādara, bet ir svarīgi saprast vienu citu niansi. Ja tu gribi iemācīties spēlēt melodiski, vai tas ir improvizēt, vai atcerēt savas melodijas un tā tālāk, tad šādi te tehniskie uzdevumi, viņi ir vajadzīgi, lai tu spētu adaptēties ļoti labi un kontrolēt savu instrumentu. Bet šādu uzdevumu trenēšana vai praktizēšana, viņa tiešā veidā nepārtulkojās uz tavu muzikālo vārdnīcu. Citiem vārdiem tas, ko es saku, ir, ja tu māki labi dažādus tehniskus vingrinājumus, tas nenozīmē, ka tu varēsi uzreiz no zila gaisa nospēlēt ļoti skaistas melodiskas idejas un tā tālāk. Un, lai mācītos skaistas melodiskas idejas, ir, lai vai cik tas neizklausītos pašsaprotami, bet varbūt tu to nemaz nedari, ir mācīties interesantas melodijas un daudz. Jo vairāk mūzika tu ieliec sevi iekšā, jo vairāk mūzika nāks ārā no tevis. Un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka, ja tu, piemēram, ļoti daudz šobrīd trenē tehnikas, tu arī varbūt workouts spēlēs, arī tev ir neskaitām vingrinājumi, pie kuriem tu esi strādājis, bet tajā pašā laikā tev nav īsti sajūta, ka tev šī muzikālā vārdnīca ir attīstīta, varbūt tas ir vienkārši tāpēc, ka tu pie viņas nestrādā. Nu, lūk, tas ir tieši tik vienkārši.
Pieņemsim, ka tu paņem kādu vienu melodiju, es pastāstīšu mazliet sīkāk, kas ir tie jautājumi, kurus tu varētu sev uzdot. Mēs varam paņemt to pašu Little Wing. Pirmais jautājums, ko gribu sev uzdot, ir, vai tu vari kaut vai, ja tu māki viņu vienā formā nospēlēt, vai tu māki šo formu pabīdīt uz citām ladām. Un ja tu to nevari izdarīt, tad tas neprasa daudz darba, bet tas tomēr prasa kaut kādu darbu, tāpēc tā ir pirmā lieta, ko tu varētu piefiksēt. Un arī šajā video tāds praktisks, ja tu iemācies kādu melodiju, numur 1 pamēģini vienkārši to formu pabīdīt apkārt. Piemēram, te es esmu fa diez minorā, paralēlais mažors, lā mažors. Un tagad es tieši to pašu pabīdos, piemēram, šeit, uz mi minoru. Tad nākamais ir, vai tad, kad tu to esi izdarījis, vai tu vari to nospēlēt konkrētais tonalitātes arī citās formās. Ja tu nezini, kas Cage sistēma, noteikti pasties man YouTube kanālu, kur es sīkāk runāju par šo tehnisko pusi. Bet atgriežoties pie šīs pamata idejas, mums šeit ir notas, šajā gadījumā, piemēram, pirmās 3 notas si, re, mi, mi. Un tad vai to melodiju tu var nospēlēt pārējās formās? Si, re, mi, mi, si, re, mi, mi, si, re, mi, mi. Atsevišķās formās to arī dažādās oktāvās nospēlēt arī. Te arī ir vēl viena bonus lieta. Ir ģitāristi, kas meklē ļoti zelta recepti, kā mācīties notis. Nu, tad te ir viena tāda piebilde, ka viens ir iemācīties vienu individuālu notu, visur uz grifa atrast. Tas ir tas pats, kas alfabētā iemācīties perfekti. Burts A, burts B un tā tālāk. Bet kaut kas cits ir mācīt šīs notas, uztvert un atpazīt tad, kad viņas ir ieliktas vārdos vai teikumos. Un ļoti labs veids, kā to darīt, ir vienkārši mācīties melodijas. Un te mēs arī pietuvamies pie nākamā punkta, kas ir mācīt šīs melodijas arī nospēlēt un nodziedāt ar nošu nosaukumiem. Šobrīd jau ir tās 3 atziņas. Pirmā, ko es tev parādīju, ka tu vari bīdīt formas apkārt. Otra ir pēc tam, kad tu iemācies melodiju pajautāt sev, vai viņu var nospēlēt arī citās formās. Tas ir īpaši svarīgi, lai saprastu, kurā formā tev būs visērtāk to darīt, jo ne visās tas būs ērti. Bet tas arī padziļina tev izprat par instrumentu. Un lūk, arī trešā atziņa ir pamēģināt viņus nospēlēt un nodziedāt nošu nosaukumiem. Tādējādi tur arī melodijas atcerēsies daudz labāk. Un arī mācīsies notas atrast uz savu instrumentu. Nu, un vēl viena, kas ir svarīga, 4. varbūt noslēgsim uz 4, lai šis nav pārāk garš video, ir, kad tu spēlē šīs notas, ja, nevis tikai mācīt viņus, tā kā identificēt, kā viņus sauc, bet identificēt viņus arī harmoniskajā kontekstā. Izklausās ļoti intelektuāli, bet tas, ko es domāju, ja es nospēlēju, es zinu, kas apakšā tajā mirklī skan pa akordu, ja mēs esam mi minorā, tur apakšā tajā mirklī būs mi minors. Pēc tam melodija tālāk. Sol mažors. Pēc tam la minors. Atkal mi minor. Un šīs notas konkrētos mirkļos, kad skan konkrētais akords, rada konkrētu skanējumu, tāpēc, ka pret konkrēto akordu, kas tajā mirklī skan, viņi ģenerē specifisku pakāpi. Angliski mēs sakam degrees, latviski mēs lietot vārdu, piemēram, pakāpes. Tad šajā gadījumā, piemēram, es sāku ar notas mi, šajā gadījumā ar tonika. Ar kuru rēsī, tā ir sol akorda kvinta un tad tārds. Un svarīgi ir šo saprast, lai, kad tu spēlē šīs melodiskās idejas, tu pēc tam arī veidotu priekšstatu to, kā skan dažādas pakāpes, un tādējādi arī pilnveidot savu muzikālo dzirdi, kas ir svarīgi ļoti. Un, ja tu analizēsi daudz labas melodijas, un ja mēs vienkārši pieturoties pie viena kritērija, kas ir laba melodija, tā ir melodija, kuru tu vienkārši, kad tu viņu saklaust, tu viņu atceries. Vēl viens labs kritērijs, manuprāt, būtu, ja tu pieņemsim tādai primitīvi labai melodijai, nesliktā nozīmē, ja tu, pieņemsim,
pieiet pie klavierēm, vai tu viņu ar vienu pirkstu varētu nospēlēt. Un pēc šī kritērija vien jau mēs varam atsijāt ļoti daudz melodijas, jo īpaši mūsdienās daudz progresīvie metālu un tā tālāk virzienu bieži vien. Tur nav šī melodiskuma vispār. Un viss pārējais, tas, protams, ir kā tehniski interesanta lieta, bet ja tu pieiet pie klavierēm, tā kā diez vai. Līdz ar to šī te viena no niansēm, kur varbūt tu sāksi aizvien vairāk iepazīt, ja tu sāksi mācīties daudzas melodijas, ir, ka melodijas tomēr ļoti daudz reaģē uz harmoniju, viņas savā starpā ir saistītas, un bieži vien uz stiprajiem punktiem, ja, piemēram, tu ceturtajā taktsmērā vai kādā citā taktsmērā uz šiem stiprajiem punktiem, melodija nostājās tieši uz akordu skaņām, un tad, kad mainās harmonija, viņi nerad pāriet uz tuvākajām akordu skaņām, nevienmēr, bet nerad. Un, lai šo tiešām praktiski saprast, ir vajadzīgs diezgan daudz laiks, jo, pieņemsim, ja nospēlē šīs notas, tas nav pašsaprotami, ka tu uzreiz varēsi atpazīt, piemēram, šī notas si, ja apakšā, piemēram, būtu notas mi, tā ir kvinta, vai arī šī ir bemol 7. pakāpe, un arī šī, pieņemsim, ir tonika, un tā tālāk. Jo tas prasa tādu izpratu un analīzi, un es uzskatu, ka labāk tomēr ir sevišķi sākumā pirmās 10 melodijas, es pacietīgs mācījies ļoti ilgi, ja tas ir nepieciešams, bet izlaid cauri vismaz šiem konkrētiem filtriem, kurus es tev nosaucu šajā nodarbībā, kas ir numur 1 pamēģini pabīdīt apkārt pa formām, numur 2 izvēlēs konkrētu tonalitāti, pajautāt, vai visās formās nospēlēt. Pēc tam numur 3 ir, vai tu viņu var nospēlēt un nodziedāt ar nošu nosaukumiem. Un numur 4, vai tu spēji izanalizēt un izprast šo melodiju attiecībā pret konkrēto harmoniju, kas arī iekļaus noteikti tā kā, kad tu māki arī nospēlēt konkrēto harmoniju, kas arī ir ļoti svarīgs solis visā šajā lietā, jo šīs lietas viņas savā starpā ir saistītas, viņas nav atdalītas viens no otra. Varbūt viņas ir atdalītas kaut kādos veidos, cevišķi tu vairāk studē kontrapunktu un tā tālāk, bet ir kaut kādi citi veidi, kuros viņas savā starpā ir saistītas, un šos savienojumus ir jāmāk ieraudzīt. Šeit es arī noslēgšu šo video, tad viņš likās noderīgs var atstāt tādu komentāru, aizsūtīt savam draugam, draudzenei, vectētiņam, vecmāmiņai, un ceru, ka tie mācīsies kaut ko jaunu. Atā.